Ilja Gramovs 3 līniju sadod veiklajam Aigaram Šķēlim. 10 sekundes Jānis Kaufmans, ko viņš izlems pats. Mēs tiešām ļoti labi Aigars Šķēli ieraudzīja, ka Ilja rausies iekšā, palaida potiņu gaisā un Ilja Gramovs pāri Andriem Gražulim. Jānis Kaufmans elementāri. Ļoti tās 3 punktu metiens un rezultāts jau 12-4 par labu basketbola klubam Valmiera. Un arī Kristofs Dārgais, kurš arī ir precīzs un palielina Valmieras pārsvaru jau līdz 10 punktiem, 14-4. Bet tāpat nogulēja šeit, nepaspēja izskriet ārā Mārtiņš Rozenbergs un par to tiek arī momentā nomainīt. Vītols, Ciprus, tomēr groza negūs, 2 sekundes, Šķēlim jāmet, tāls 3 punktu metiens un tas ir precīzs. Aigars Šķēle 3 punkti līdz ar signālu. Un pirmā ceturdaļa noslēdzās rezultātu Jūrmala 16, Valmiera 19. Viena tālmetienā tālumā tikai ir Valmiera. Ļoti skaisti Ilja Gramovs pielaboja sava komandas partnera Medisam metienu un Ilja Gramovs aizsardzībā. Dārgais ir precīzs, pārmet pāri Gramovu rokām. Un tiešām zinām, ka Dārgais ir ļoti atletisks spēlētājs un viņš var augstu uzlikt un līdz ar to arī pietuvoties tuvāk grozu. Un vēlreiz Šķēli ir tas, kas dodās cauri. Vēl 2 punktu grozā un lieliski apspēlē nedaudz mazāk pieredzējušo Dāvi Geku. Un brīvs metiens un Kristofs Medis precīzs. Šķēle palaiž garām Gabrānu. Palīgā pieslēdzās Ilja Gramovs un Gražuls paliek brīvs, kur ātri aizsardzībā, jo tikpat ātri laukumu šķērso Kaufmans ar bumbu. Bet viss noslēdzās labi un Aigars Šķēle gūs 2 punktus. Atceramies pirmo spēli. Jānis Dilēvka, nu jau varam teikt, ir labs 3 punktu metējs. Gražulis ir pret 2 jūrmalniekiem, tomēr raida bumbu grozā. Bet tikmēr Ārnests Kalva precīzi no 3 punktu metiena atzīts un panāk atkal izlīdzinājumu. Šeit neatlaidīgi. Kalvs Krūviņš driblēja tik ilgi, kamēr izprovocēja Kristofs Dārgos noteikumu pārkāpumu un pamanījās būt 2 punktus. Andriem Gražulim veiksmīgi šodien spēle. Labi, viņš spēlē postā, daudz gūst punktus tiešā groza tūmā. Redzēs, ko izdomās Kaufmanis, pats spēlēs vai jādos piespēle, spēlē pats. Caur tā saucamo padusīti gūst 2 punktus. Uz Jānis Dilēvka apspēlē Andreju Gražuli, nogulda Gražulis dēļiem un ļoti skaisti triecienu grozā no augšas, un arī šobrīd viņš prasa bumbu, ko ir saņēmis. Jānis Dilēvkam atcerēsimies 4 piezīmes, viņš nedrīkst uztaisīt 5. Gražulis izspēlē ārā Vītolam, Vītola 3 punktu metiens ir precīzs. Aigars Šķēle, tiešām vai nu ar nerviem viss ir kārtībā, vai viņam vienkārši nerunā. Mārtis Vītols vēlreiz tiek pie brīva 3 punktu metiena, iemet pustālo metienu un atkal ir neizšķirt. Gražulis iemet diezgan sarežģītu metienu. Un atkal vadībā Valmiera. Laba aizsardzības epizodes Kristofam Dārgajam. Piespēlē groz Gražulim, kurš pret Ilja Gramovu spēlē un 2 punktus gūst. Minūtes pārtraukums Jūrmala Feniks komandai. Jau bumbu pie Gražula. Gražulis vēlreiz dodās cauri. Kaufmanis savā standarta metienā. Šoreiz metiens nav precīzs. Dārgais pirmais pie bumbas. Un jau +6 Valmieras komandai. Skatītāji ļauj aizsardzību, Vītols iespēlē Gražulim, Dilēvka ir priekšā Gražulim, Gabrāns izspēlē Kaufmanim, Kaufmaņa 3 punktu metiens varbūt izšķiroši, un tā arī notiek. 3 punkti grozā, minūte 40, jeb 90, labojas 100 sekundes. Lucijas pārkāpuma, un šī spēle būs noslēgusies. 64-71 basketbola klubs Valmiera izlīdzins sēriju 1-1 un trešā spēle jau šo sestdienu Valmierā.